Mani sauc Andris Arnicāns, un šīs ir online biznesa aizkulises. Tās ir sarunas, kuru mērķis ir palīdzēt savu jomu ekspertiem, kočiem un kursu veidotājiem attīstīt biznesu online virzienā. Šī saruna būs ar Leldi Matrozi, un Leldi ir reģistrēta investīciju konsultante, kur savā ikdienā, TikTokā un Instagram kontā palīdz cilvēkiem pieņemt labākus lēmumus par savām finansēm. Šajā sarunā es Leldi iztaujāju par to, kā viņai izdodas izveidot tādu patiešām iesaistošu saturu par daudziem sarežģītām tēmām, kā piemēram decentralizētas finanses, kriptovalūtas un investīcijas. Un papildus izjautāju arī viņu par to, kā viņa veiksmīgi palaida savu pirmo kursu un kā to izdarīja atkārtot vēl 2 reizes ar dažu mēnešu nobīdi. Šī saruna patiešām būs tāds skats Leldes online biznesa aizkulisēs un palīdzēs tev gan labāk komunicēt par to, ko tu dari, gan palīdzēs tev veidot produktus, kas patiešām palīdz taviem klientiem un ienest arī lielāku naudu tev pašam. Un tagad saruna ar Leldi Matrozi. Čau, Leldi! Čau, Andi! Prieks, ka tu esi ieradusies uz Cēsim. Tu esi pirmais cilvēks, kas uz podkāstu sarunu ierodās pie manis uz vietas, kamēr mēs te tikām skaidrībā ar visu tehnisko lietu, bet forši, ka tu esi šeit, forši, ka mēs varam sākt filmēt. Es tev uzaicināju, tāpēc, ka mani interesē tās aizkulises par to, kā tu dari lietas, kā tu viens gan veido saturu, jo tās tēmas, par kurām tu runā, nav tās pašas vienkāršākās tēmas, varbūt tā no malas skatoties, un otrs, ko es gribētu dzirdēt, ir tās aizkulises, kā tu no šīs satura veidošanas, kā tu esi sākus, kāds tas tavs ceļš bijis, veidojot tieši digitālus produktus. Bet no sākuma svarīgi, man liekas, nodefinēt, ka tu varētu mazliet pastāstīt, kas ir tas, ko tu dari, kādā veidā tu palīdzi citiem cilvēkiem. Labi. Tā tad ir vairāk virzieni, kuros es darbojos. Man ir tāda oficiālā cepurīte. Esmu reģistrēts finanšu konsultants, kas ir piesaistīts brokeru sabiedrībai. Tātad es konsultēju par ieguldījumiem. Tad atsevišķi no tā es vēl saprotu pensiju fondus. Par to es arī šādi konsultēju. Vairāk jau mazāk eju no tā visa prom, jo vēlos vairāk fokusēties uz to, kā palīdzēt cilvēkiem nopelnīt naudu. Un tāda jauna lieta, kāpēc es arī pie tevis iestājos un pabeidzu kursu vadītāju skolu novembrī, ir man jau 8-9 gadus ļoti interesē decentralizētas finanses. Kas to sabiedrībā pazīst kā kriptovalūta. Protams, kriptovalūta ir tikai maza daļa no tā visa. Un sanāca tā, ka cilvēki sāk vairāk un vairāk par to interesēties. Un es saprotu, es pastāstu vienam, pastāstu otram, bet iemācītās lietas, ko es esmu apgūst, varbūt gandrīz jau dekādi, es nevaru iedot stundas vai pat 2 stundu laikā, un tas ir ļoti neefektīvi. Kādam mācīt kaut ko individuāli, un tad saradās šāda čupiņa, tā teikt, ar cilvēkiem, kuriem tas interesēja, un tad es ar vienu savu draugu, kurš Ivaru Raciņu, ar kuru mēs jau ilgi esam šajā visā jomā iekšā, un tā kā vairāk kā kolēģi, viens otru konsultējam, iedvesmojamies, palīdzam, izdomājām, kā viņam patīk mācīt. Man atkal ir tā klientūra, ja tie sekotāji, ir kaut kāda prezenta sociālajos tīklos. Ja mēs apvienotos, tad mums ļoti labi iet. Un tā arī bija. Mēs uztaisījām pirmo kursu, un tad pirmie mūsu klienti bija tie cilvēki, kuriem es pateicu, ka labi, gaidi, kad būs, tad es tev piezvanīšu, un tā arī bija. Jā. Tad, principā, es pareizi saprotu, ka tu jau strādā cilvēkiem 1-1, un jā, viņiem ir kaut kādi jautājumi, kas bija tieši saistīti ar šo, piemēram, ar kripto vai decentralizētām finansēm, un tu vienkārši saprati, ka tu nevari tādā vienas konsultācijas formātā, ka tu īsti nevari viņiem kvalitīvi pastāstīt visas tās lietas, kas viņiem būtu jādara, tāpēc, ka tā ir pavisam, cita pasaule. Pavisam cita pasaule no to, ka viņi nav pieraduši. Un tas tev tā cilvēki sakrājās, un tad tu jūti to, kad vajadzētu kaut kā izdomāt kaut kādu produktu, kā tu vari palīdzēt šai grupiņai cilvēkiem kaut kādā. Nenodarot sev pāri, kaut kādā ziņā nemēģinot viņiem visiem tur konsultāciju un terējot tur kaut stundas, kā tu viņiem varētu palīdzēt. Jā, jo tas nav efektīvi. Vispār es uzskatu, ka ir tēmas, kuras var iemācīt stundas laikā. Piemēram, ja cilvēks atnāk pie manis par apdrošināšanas jautājumus, pārzina apdrošināšanas jomu, es nekonsultēju par apdrošināšanu, es neesmu apdrošināšanas brokeris, lai gan esmu izgājis kursus, bet es vienkārši to nepraktizēju. Es varu izstāstīt, kas ir tas svarīgākais. Ko vajag, ko nevajag, kā es to redzu, kas tam cilvēkam varbūt ir piemērots, bet kā es darītu viņa vietā, bet tas ir tāds vairāk kā mentorings, konsultēšana. Bet iemācīt, orientēties pasaulē, kas ir sveša, tas būtu tāpat kā es tev tagad iedodu skalpeli un pateiktu, ej lūdzu,
izupērē kādam turnieri, jautājums, cik procentuāli cilvēki būtu veiksmīgi, vai pietiktu tikai ar to, ka tu YouTube noskaties video. Un tāpēc arī ir ļoti daudz mītu tur ārā, un cilvēkiem liekas, ka kriptovalūta ir kaut kāds kazino, statistiski atkarībā kā uz to skatās, kriptovalūtās un vispār finansēs ir ļoti daudz iespēju. Vienalga, vai tā centralizētas finanses vai decentralizētas, tu vari ļoti, ļoti daudz ko darīt. Nav garantijas, ka tu visās šajās lietās būs veiksmīgs. Un, diemžēl cilvēki bieži vien tradingu asociē ar kriptovalūtu, lai gan tā ir tikai viena no jomām. Tu vari investēt akcijās, tu vari treidot akcijas. Treidošana ir amats, jā. Investēšana ir, manuprāt, visiem obligāta. Jā, tas ir investējot, mēs tā kā ejam sporta zāli, mēs ejam pastaigā, mēs ēdam veselīgi, mēs noturam sev tonusiņā. Tradings jau ir, piemēram, jau profesija. Tā ir ļoti laba profesija, tā forša profesija, bet 0,00001% varbūt no pasaules iedzīvotājiem, kas uzsāks šo te jomu, būs veiksmīgi. Tāpēc kā visi nevar būt mikroķirurgi vai profesionāli dziedātāji. Tādēļ tā ir izaicinoša joma, un es sapratu, ka pirmkārt, tas, kas tirgū nav tās pamatu zināšanas par vispār, kas ir finanšu pratība, bet cilvēki nezina, kas ir pensija, un viņi jau grib kļūt par traderiem. Vispār neiet kopā. Jā, tu nezini pamatlietas, tu nezini, kas ir, budžets, kas ir ienākumi, kas ir izdevumi. Tas viss ir vienkārši viens liels kaut kāds katls, un tad mēs izveidojam ievadkursu, jo sapratām, ka vajag no sākuma vismaz izstāstīt, kas ir naudas vēsture, ka nauda maina formu, tur inflācija, ekonomiski kaut kādi pamati. Ievarus vispār var runāt par inflāciju 5 stundas, nepadzeroties ūdeni. Bet tajā visā ir arī jāieliek, tātad, kas tas tāds vispār ir. Bet ko parasti dara cilvēki, kad iegādājas kripto kursus, jo es esmu pati pirkuši šādus kursus ārzemēs. No tevis paprasa 2000 eiro, un kurs sākas ar to, atveriet Binance kontu, un rekur ir 30 koini, kuros jums ir jāiegūda. Lūdzu, 2000 samaksājiet par to. Tas nav efektīvi un tas nav ilgtspējīgi, jo tu neiemāc cilvēkam, kā domāt par šo tēmu. Un tas ir tas, ko mēs gribējām. Mēs gribējām ielikt pamatus, parādīt, kāda vispār ir tā kā klasiskā finanšu pasaules uzbūve, varbūt kādi ir plusi, kādi ir mīnusi, un kāpēc mēs tā kā esam pār decentralizētām finansēm, kāpēc es uzskatu, ka agri vai vēl mums visiem būs jāsaprot šīs tēmas, un, protams, labāk ir būt augošas trenda sākumā, nevis pašās beigās, tad, kad jau viss ir nokavēts. Un tā mēs uztaisījām pirmo tā kā plūsmu, un tad sapratām, ka ir jātaisa nākamā plūsma, jo cilvēki arī šobrīd, pēc jau tagad, kas 11. jūlijā mēs nobeidzām 3. kārtu, un jauni cilvēki raksta, vai būs vēl kāds ievadkurs? Bet, tagad no tā, ko tu sāki, izklausās, ka tev, es dzirdu tādu ļoti lielu pārliecību par to, kas tajā kursā jāk iekšā, kāds tās problēmas, kas cilvēkiem ir. Es biju klāt tādā sākuma posmā, kad varbūt tā skaidrība nebija tik liela, un tāpēc es tev gribētu pajautāt, vai tu vari patīt atpakaļ, un vai tu atceries, tā situācija ir tāda, ka tu saproti, ka tā vajadzība ir, tu saproti, ka tev tā zināšanas ir, tu saproti, ka tev pat ir partners, kurš varētu nosekt kaut kādu daļu, varbūt tēmas, kuras viņš labāk varbūt zina, kur viņš lielāks eksperts ir. Kas bija tās lietas, kas bija tie izaicinājumi, vai kas bija viens varbūt tādi reāli, fiziski izaicinājumi, ka tu nezini, ko likt iekšā tādā programmā un kā to visu veidot, un otrs arī varbūt kaut kā tie iekšējie izaicinājumi, kas tev bija saistībā ar šī produktu veidošanu. Protams, ka tehniskais noformējums arī bija liels izaicinājums, kādas platformas izmantot, cik tur visam jābūt nopietni, kādām aplikācijām ir jābūt, jo es zinu, kā es to iedomājos, bet tas tehniskais man vienmēr pieklabo. Es varu atrast, kā lietas strādā, bet man tas tik ļoti nepatīk. Es nevaru izturēt kaut kādas tur kaut ko ar kaut kādu Zoom supportu sarakstīties, kaut kas neiet, vispār čau. Ļoti izaicinoši. Tas tehniskās lietas kā tāds, jā. Bet es teicu, ka noteikti liels izaicinājums bija saprast, ko likt un ko nelikt iekšā kursā. Jo kā to arī savā kursa vadītāja skolā vienmēr māci, ka tas nav par informācijas sniegšanu, tas ir par transformāciju. Taču tas nav tāds iedvesmas kurs, ja, kas tur kādam transformēs tagad kaut kādus uzskatus par dzīvi un tā tālāk. Tas tiešām ir finansēs ļoti daudz sausu tēmu. Bet viņas ir jāpārzina, viņām ir vismaz jāizskriet
cauri, lai saprastu tā kā tos pamatus. Un tā nav, es nedomāju, ka tā ir transformācija, tā ir informācija. Transformācija sākas, kad cilvēks jau praktiski sāk darboties. Un mums pat ir kursā vairāki gadījumi, kur tiešām cilvēki pat viņiem tik labi tas viss ir aizgājis, ka viņi ir gatavi pat iet prom no saviem darbiem un biznesiem. Wow. Cik ļoti viņi ar to ir aizraušies. Tālūk, tā kā... Tas ir no ievada, principā tāds ievada kurs. Tas ir ievada kurs, taču, protams, ka mums joprojām, mēs paralēli tam mēs būvējam tā kā komunas. Mēs ļoti standartā strādājam. Mums bija ierakstīts kurs, sākumā mēs viņu pārdevām, un tad paralēli mēs viņu ierakstījām. Jo vienkārši, es, man liekas, sarakstīju 2 moduļus 7 stundās. Reāli ierakstīju. Es sapratu, ka tas ir vienkārši jādara. Un tas bija tas laiks, ka bija tas pavasarī... tas aptums un tunelis, un man visi astrologi teica, nevajag taisīt kursu. Es atceros, jā. un tad es klausījos vai intuīcijai, un es vienkārši nolēmu, ka vajag veidot kursu, un man liekas, ka mums bija pirmie kaut kāda 16 maksas klienti, un tie bija īstenībā cilvēki, kas daži bija tiešām, reti, kurais bija tāds, kurus nepazina cilvēks, bet visi bija tā kā pārsvarā tie, kuri jau to visu gribēja, un tad es viņiem vienkārši piedāvāju, ka kur ir, un ka tev ir tagad ir jāpērk, ja? Lūk, un tā tas arī viss ir attīstījies, un joprojām mums ir tās Telegram grupas, bet tas ievada kurs, viņš jau ir pārvērties par tādu tā kā komūnu, jo mums ir tā kā lielais komūnas čats, un tur jau īstenībā mēs joprojām turpinam cilvēkus atbalstīt. Jo tas tālākais plāns ir tomēr būvēt komūnu, nopietnāku, tāpēc, protams, ka ļoti daudzas lietas, kuras mēs nepastāstam kursā, jo viņas vienkārši cilvēkam, kas ir 5 minūtes šajā jomā, vienkārši uzspridzināt smadzenes. Tāpēc nākamais solis mēs uztaisīsim tādu mazliet advancētāku kursu, kas apskatīs tēmas, kuras nav pirmajā kursā, bet kuras vienkārši nedrīkstēja likt pirmajā kursā. Jo tas ir tas, kāpēc cilvēki bieži vien padodās, jo ir kaut kāda, viņš nopērk kursu, viņš ir pilnīgi nulli tajā, un viņam tur bliež rāmuri jau pa galvu. Tagad, piemēram, es nekad dzīvē neesmu sportojis, un tagad tu nopērci kursu, un tev rāda, kā, nezinu, tur uzkāpt Everestā. Protams, ka tu to neizdarīsi. Tu atvērs un aizvērs, un tev vairs nebūs motivācijas tajā tēmai vispār nekad dzīvē pieskarties. Un mums tā kā mēs to sapratām, ka cilvēkiem ir jāmāca pa bišķiņam, un ir jāizskaidro lietas, un ir jāparāda, kāpēc viņiem šīs zināšanas ir vajadzīgas, nevis rekuru zināšanas. Es te gribēju pajautāt, atkal bišķiņ tā kā pakāpjoties atpakaļ. Jūs uztaisījāt beigās tādu, kas ir vairāk tā kā ievadu kurs, kur bija visi tie pamati. Es vienkārši atceros, mūsu sarunās, kad bija tā dilēma, priekš kura līmeņa taisīt to kursu, tāpēc kā tēma ir ļoti plaša. Arī cilvēki vai potenciālā klienti ir gan tādi, kas vispār neko nezina, gan tādi, kas ļoti, ļoti, ļoti daudz zina jau, bet varbūt, protams, nezina tik daudz kā jūs. Un arī, teiksim, bija kaut kāds faktors par to, cik daudz var prasīt par tādu kursu. Un tā, vai tu vari mēģināt patīt atpakaļ, kāds bija tas domāšanas veids, kā jūs beigās nolēmāt par to ievadu kursu un kāpēc jūs netaisījāt varbūt kaut kādu uzreiz nesākāt ar šo te advancēto kursu? Tātad sākumā mums tur bija ļoti daudz dažādas tēmas, iekšā ievācies pēc maniem mājas darbiem noteikti. Un tad mēs sapratām, ka man vienmēr ir tieksme censties visiem palīdzēt. Ļoti slikti tas ir. Tu nekad nevarēsi visiem palīdzēt. Tas ir vairāk kā skaidrs, un jo vairāk tev ir tas fokus sadalīts uz to, kas ir tavs ideālais klients, jo mazāk iespējami, ka tu atradīsi to savu ideālo klientu. Un mums tiešām tā doma bija, ka mēs taisam ievadu kursu, kur ir tā kā gala mērķis, ka tu pabeidz to kursu, tev ir tāda pat, laba izpratne par to, kas tas ir, un ja tu arī nevēlies to kursu turpināt, vai arī vispār, ja tu neredzi sevi kā aktīvu investoru šajā jomā, tad tev vismaz ir savs pirmais kripto portfels, un tu esi patstāvīgs cilvēks, kurš var aiziet un kaut ko nopirkt sev. Jo mūsu mērķis jau nav sēdēt kādam blakus visu dzīvi. Tas ir ļoti neefektīvi. Un ir tādi cilvēki, kuri pabeidz to kursu, viņiem viss apmierina, viņi zina, kā kur ko nopirkt, kāpēc to nopirkt, ja viņiem kaut kas nesanāk, tad viņi ienāk komunas čatā un viņi pajautā. Un tad tur vienmēr būs kāds, kas viņiem palīdzēs, padalīsies ar pieredzi. Un jā, bija problēma ar to, ka cilvēki nāca pie mums un teica, bet es jau māku to visu darīt. Un tad bija daudz tādu
cilvēku, kuriem es individuāli pat aprunājos, un es secināju to, ka, ja tu māki, ja tev ir biežāk konts, vēl nenozīmē, ka tu saproti, ko tu dari. Un daudzus tādus mēs konvertējām, viņi nopirka mūsu kursu, un viņi bija īstenībā pateicīgi, jo viņi iegūst ne tikai pamatzināšanas, bet viņi arī dabūja pieeju mums, jo, piemēram, es esmu daudz tagad jūlijā ceļojusi, Ivars, viņš visu laiku sēž telegramā, viņam tur ir 350 čati, un viņš arī karus paltrakus raksta, viņš arī nopietni atbild cilvēkiem. Jā. Un tur ir tā vērtība, un ir ļoti daudzas lietas, ko cilvēki ir iemācījušies, nemaz negaidot, ka viņi iemācīsies no mums. Un ļoti daudz ir teikuši, ka tas kurs jau man ir 5 reizes atmaksājies. Jā. Ne tikai caur to, ka esmu arī kaut ko nopelnījis biržā, bet arī caur to, ka es esmu iegūst tādus plašāku skatu par kaut kādām lietām. Un tad, protams, bija daudz tādi, kuri grib kaut kādus tur cita veida kursus. Un tad tiem es saku, pagaidi. Ok, es saprotu, ka tu jau esi advancēts, bet ir lietas, kuras es neesmu redzējis nevienā kursā. Kā paņemt profitu. Ir cilvēki, kur vienkārši kaut ko nopērk, un viņi skatās, mans portfels aug, bet viņi nezina, kurā brīdī ir jāpārdod. Un ir daudzas lietas, kuras tiešām nemāca, pat ļoti nopietnos trading kursos. Un mēs ar Ivaru esam gan abi atsevišķi mācījušies visu kaut ko, un tad mēs salikām galvas kopā un sapratām, kas ir tās tēmas, kuras ir ļoti, ļoti svarīgi. Un daudz, kur nav finanšu pratības. Jā. Cilvēkiem māca, kā pelnīt lielo piķi, bet viņi nesaprot ABC. Man vienkārši bija viens labs draugs, kurš kaut kādā brīdī sāka likt naudu iekšā kripto. Man ir vienkārši ekonomikas un finanšu bakalaura grāds, un es zinu to, ko tu runā par tiem pamatiem, par inflāciju, par risku, kā veidojas risks. Un es atceros, ka mums bija sarunas, vienkārši vakarā tik daudz sarunas, kurās viņš man teica, kad viņš liek iekšā naudu, un ka šī nevar pazaudēt 30% returns vai pat vēl lielāks, un kad nav iespējams, jo te ir tāda un tāda sistēma, te nav iespējams pazaudēt naudu. Es viņam saku, klausies, es nezinu neko par šo projektu, bet es zinu ekonomikas pamats, ka ka vispār nav nekāda, tev maksā par to, ka ir kaut kāds risks bieži vien, un es atceros, ka viņš tu neko nesaprot. Protams, tagad mēs pēc kāda laiciņa atkal satiekamies, un es viņam prasu, kā tev portfelim iet, un tad, protams, ka tas portfels, esošais portfels atspoguļo to risku, ko viņš bija uzņēmies tajā brīdī. Viņš šī brīža situācija, protams, atspoguļo, ka arī tas rezultāts ir atspoguļots. Kā man liekas, ka tie pamati, un tas ir kaut kas, kas man liekas jums ļoti labi sanāk, vai es labāk pazīstu varbūt tevi, ka tev sanāk tomēr nepazaudēt to saikni ar auditoriju, ka ļoti bieži cilvēki, kur ļoti daudz kaut ko zina, ka viņi attālinās no savas auditorijas tik tālu, ka viņiem ir tāda eksperta, ka viņiem nav vairāk šī spēja saprast, ka vajag iedot tos pamatus. Un ka viņi bieži vien jau ietanīs advancētajās stratēģijās, kaut vai neizskaidrojot cilvēkam vispār, kāds tas pamats. Un man liekas, ka tas ir tas, kas jums ar to kursu lieliski izdevās. Es tev gribēju pajautāt, tu teici par to, ka cilvēkam tā investīcija atmaksājās. Kā jūs nonācāt pie kāda bija un tagad ir tā kursa cena, un kā jūs nonācāt pie šīs kursa maksas? Sākumā vispār mums bija tā, ka mēs bijām tādi ļoti pieticīgi, un Ivars tāds, mēs varētu prasīt varbūt līdz 100 eiro. Tad es tā sēdēju un domāju, man tas prasīja tik daudz laika. Es saku, Ivar, cik tev ir gadu pieredze vispār ieguldījumos, cik ir man? Ivaram ir kaut kādi 20 plus gadi, viņš treido jau ļoti ilgi, bet kripto viņš ir 5. gadu. Ir arī Forexā treidojas, un man atkal ir dažāda pieredze, un arī pietiekami jau liela, un man liekas, vienmēr ir grūti noteikt kaut kādām lietām cenu. Un tad kad mēs veicām to izpēti, mēs tur paskatījāmies, ko dara mūsu kaimiņi lielie. Un tur tiešām bija tā, ka smieklīgas tēmas prasa 600 eiro. Es saku, labi, bet Ivar, tev jāsaprot, ka šī ir jauna tēma Latvijā. Un mēs nevaram prasīt kosmosu. Tad mēs pirmajā plūsmā, man liekas, tie bija 150 eiro, ko mēs prasījām. Bet tagad jau ar visu, ka tu retrospektīvi skaties uz to, un kādas ir atsauksmes no cilvēkiem, tu saproti to, ka vajadzēja varbūt to kaut kāds 2-0 pildu klāt no kursa. Bet tā tas ir startā vienkārši. Mēs nezinājām, kā tas būs. Mēs bijām pieticīgi, un tiešām, ja kādam liekas, ka, bieži vien saņem arī kaut kādus komentārus, tīpaši TikTokā, kāpēc tu taisi kursus, ja jau tev viss tā kā sanāk. Un tad es tā gribu atbildēt, un ja kādam liekas, ka ar kursiem var baigi nopelnīt startā, tā jau nemaz nav, jo tev ir arī izdevumi.
Es maksāju tur par Zoom, Loom, par Kanu, par visādām aplikācijām, kas man ir vajadzīgas. Jā. Tas ir mans laiks, ko mēs pavadām atbildot uz tiem jautājumiem, jo cilvēkiem ir mums pieeja. Mēs neesam kaut kāds maģiskais tēls, no kura tu esi kaut kādu off the shelf nopircis kursu, un es varbūt pēc 3 mēnešiem tev uz e-pasta atbildēšu, vai arī mans asistents atbildēs. Nu, lūk, un ja es tā pareiķinu, nav jau tā, ka mēs esam miljonāri. Galīgi nē. Mēs vienkārši tagad saprotam, ka jebkura biznesa startā ir savi kaut kādi izdevumi. Un tas ir mūsu laiks. Un, es uzskatu, ka, jā, ka mēs prasījām pārāk mazu cenu, bet tā kā mums nav nekāds tehniskais skills, ne man, ne Ivaram, mēs vienkārši kā mācējām, tā maucām. Un kaut kā mums sanāca, un tad jau nākamie plāni jau noteikti mēs prasīsim vairāk. Bet tad šitanī 3. plūsmā viņš vēl joprojām arī maksāties paši? Nē, bija 180. 180 eiro. Jā. Tad bišķi pielikām klāt. Uķi, puķi. Nē, bet tas ir normāli. Un es arī vienmēr parasti cilvēkiem saku, es esmu pret tādām super zemām cenām, jo es vienmēr saku pareiķini, ja tev tur, piemēram, tev PVNs jāsamaksā, tev pārējie nodokļi jāsamaksā, tev ir tās izmaksas, cik daudz laika tu patērē, ja tu to laiku patērētu pie kaut kāda konsultējot cilvēks 1-1. Es noteikti nopelnu vairāk. Jā, un tad tāpēc parasti es saku, tā cenai viņai vajadzētu būt augstākai. Protams, es saprotu, īpaši, ja tas ir pirmais kurs un tev vēl nav atsauksmes, un tev vēl pašam nav tā pārliecība, tad pirmo kursu tu vari piedāvāt ar kaut kādu tur vienalga 50% atlaidi, pat 80% atlaidi no tās summas, kuras tu zini, ka tu īstenībā gribētu. Tu dabū tās atsauksmes, tu tā kā vari noslīpēt to materiālu, un par nākamajiem tu vari prasīt lielāku to naudu. Tas ir ok. Jā. Galvenais, lai tev ir šo es taisu par tādu. Es veikšu uzlabojumus, es palīdzēšu sasniegt labus rezultātus. Ar nākamo es viņu celšu. Un tad varbūt ar nākamo, ja tu redz, ka tie rezultāti cilvēkiem ir ļoti labi, tu vari celt vēl. Un, protams, ka jūsu gadījumā, jūsu kurs ir par finansēm. Un visi, teiksim, kursus var iedalīt, tie kursi, kas ir, piemēram, tādi hobiju kursi, kas varbūt ir iemācies, kā tur jātur zirgu. Jātur zirgu, vai tas varbūt ir dārgi, tev vajag to zirgu. Bet kur, piemēram, nezinu, par skicēšanu, par gleznošanu, par kaut kādām tādām hobiju lietām, tur nevar to cenu varbūt tik augstu dabūt. Un tad, protams, tās lietas, kas ir par laika ietaupīšanu vai par veselību, tur tās cenas jau varbūt ir augstākas. Un visaugstākās kursu maksas parasti ir tiem, kas ir par biznesu, par finansēm, par tādām lietām, jo tur ir daudz vieglāk izmērīt to atdevi. Un tā kā tu saki, ja tu redz, ka tavā kursā cilvēki, kas patiešām seko līdz jūsu tām instrukcijām un rīkojās, tu redz, ka viņiem ir kaut kādā ziņā, nav jābūt 100%, bet vismaz kaut cik paredzam, ka viņiem būs kaut kāda, ilgtermiņā būs tie rezultāti, un tu redz, ka tie rezultāti, lielākajai daļai ir, teiksim, ka viņi 10-kārtīgi ir atpelnījuši, piemēram, to kursu maksu, un tas nozīmē, ka tu noteikti to kursu maksu vari pacelt uz augšu, tāpēc, ka ja kāds man palīdz nopelnīt 100,000, tad es būtu gatavs viņam samaksāt 10,000 par to mierīgi. Tā kā es domāju, tā jūsu joma ir ļoti pateicīga, lai to cenu varētu celt augšā. Izmērīt. Jā, viņi ir vieglāk izmērīt. Protams, ka jums gadījumā, protams, ir tas risks, kas ir, teiksim, kas varbūt nav saistīts tieši ar jums, vienkārši kaut kāds tirgus, kaut kādas svārstības, ja. Bet, par tās pamatzināšanas, ko jūs iedodat, tad viņi ilgtermiņā seko līdz tam rezultātam būtu jābūt pozitīvam. Tā kā tas ir... Trends ir vienmēr augšupējošs. Jā. Ja mēs izzūmojam tā. Jā. Bet, jo ir arī bijuši tādi gadījumi, ka cilvēki kaut kur ne tur, kur vajag aizskaitīt naudu. Un tad mēs cenšamies čatā saprast, un tad Ivars tāds, mums vajag sazvanīties. Un tad viņš sazinās, un tad attiecīgi ir bijis tā, ka cilvēks vienkārši, viņš būtu to naudu pazaudējis, ja mēs nebūtu iejaukušies kaut kur, jā. Un ļoti liela daļa mūsu kursā uzsvars ir uz krāpniecību. Jā, jo, diemžēl, pat visgudrākajiem cilvēkiem var sanākt kaut kāds ČP. Un bieži vien mēs nedzirdam par tiem gadījumiem, tāpēc, ka šie gudrie cilvēki nav tie, kas parasti iet pa pasauli un stāst, cik viņi muļķīgi ir rīkojušies, kur viņi ir aizskaitījuši naudu. Jā, tā. Tieši tā, un mēs ar to visu dalāmies. Es esmu ļoti caurspīdīgi, kā man ir gājis, un Ivars arī ir ļoti, ļoti daudz visu kaut kādas figūras ir stāstījis, kā viņam ir gājis, vai arī viņa kolēģiem, jo viņš tur vēl ir citās grupās, lielajās vaļu grupās. Jā. Jā, un tāpēc arī tas nav tikai par to, tas ir par to, tā kā par naudu, kuru tu nenodedzināsi. Ne tikai par to, kur tu varbūt vēl neesi nopelnījis, bet tas ir par to, kā sevi arī pasargāt. Un tas ir svarīgi. Viennozīmīgi.
Tu taisīji kursu kopā ar Ivaru. Citreiz pie manis atnāk cilvēki, viņi saka, hei, klausies, re, kur mēs esam 2, 3 cilvēki, un mēs gribam taisīt kursu kopā. Un parasti es ļoti uzdodu dažādas jautājumus, un es domāju, arī jums konsultācijā. Es jūs ļoti patestēju, vai pat tiešām jums ir jātaisa kopā, jo tad, kad uzreiz, kā jebkurā biznesā, ja ir iesaistīti vairāk cilvēku, protams, tas ir kaut kāds bonus, jo katrs nāk ar to savu, bet uzreiz ir tā, ka kurš ir priekšnieks, vai ir priekšnieks, kurš pieņem tos lēmumus, kurš pieņem to, un tas ir attiecības, un varbūt vēl pie tiem ir 3 cilvēki, tad varbūt tas vēl sarežģītāk, jo ir 3 personības. Es parasti cenšos cilvēkus varbūt tā kā atrunāt, bet ja viņi saka, nē, ka mums ir ļoti skaidrs pamatojums, kāpēc mēs to darām kopā, es saku, droši taisiet kopā. Kas ir kaut kādas lietas, ja cilvēks šobrīd klausās, un viņš ir tādā situācijā, ka viņš grib kopā ar kādu taisīt. Kas ir tas, ko tu no savas pieredzes vari varbūt padalīties, par ko vajadzētu padomāt, ko varbūt nevajadzētu darīt, un ko tieši vajadzētu varbūt darīt? Tā, mans stāsts ar Ivaru ir tāds, ka īstenībā man ir bijusi pieredze pirms tam ar citiem cilvēkiem, censties kaut kādus projektus taisīt, un ir gājis visādi, nevienmēr bijušas tās pozitīvākās pieredzes. Es Ivaru headhuntoju, un mēs esam draugi kādus gadus 6, 7 jau. Un, protams, ka ļoti no svara ir tas, kāds ir tas cilvēks. Un jau startā, īstenībā es viņam gadu kaut kādu pilināju. Mēs bijām Turcijā janvārī, un tad es tā kā iepilināju līdz galam, man liekas, ka vajag, jā. Un tāpēc, ka pirmkārt, zināšanas ir jānodod tālāk, ja tev tas labi sanāk, un tev ir high paying skill, kā es to saucu, jo ir ieguldīšana, jā, kripto, vienalga, vai tās ir akcijas, es to klasificēju kā high paying skill, jo tur var labi nopelnīt, bet tev ir jāmāk tas darīt. Un ja tu vari tās zināšanas nodot citiem cilvēkiem, tā ir ļoti liela vērtība. Tas ir viens, ja tev padodas to darīt, ja tev ir tās zināšanas, tev ir harizma, tad kāpēc to nedarīt? Būtu stulbi to nedarīt vienkārši. Jo tā bija vēl viena lieta, un tas mans pamatojums ir tāds, ka kāds šo tirgu agri vai vēl sadalīs. Labāk, lai tiesim mēs. Tas bija mans pitch vienkārši Ivaram. Un, protams, ka mums ir dažādas skills. Viņam nav vispār nekādas prezences sociālajos tīklos, jo viņš tiešām ir cilvēks, kas ar savām lietām nodarbojas pilnā slodzē. Viņam ir 4 bērni, es vienmēr jaucu 3 vai 4. Un tu jau pats zini, kā tas ir. Viņam ir arī cita biznesa vēl. Viņš treido. Viņš dara kaut kādas lietas savas. Un tad mēs norunājam, ka es esmu tas cilvēks, kas tā kā pārdos lietas, jo man ir cits skillsets. Un es arī neesmu tik dziļi tajā visā iekšā. Es vairāk sev redzu kā investoru, es neredzu sevi kā treideri, jo es nevarētu vēl vienu profesiju paņemt sev virsū. Jā, varbūt kādu dienu man apniks cilvēki, un es tiešām gribēšu tikai redzēt savus kaķus un datoru, tad varbūt es tam vairāk pievērsīšos. Bet šobrīd es tomēr jūtos, ka es gribu būt kontaktā ar citiem cilvēkiem. Un tad es esmu tas cilvēks, kas vairāk tā kā pārdod. Viņš ir vairāk tas, kurš tā kā strādā ar jautājumiem, kurus mēs taisam kopā. Katram ir savas stiprās tēmas, kas ir tā kā, stiprākas. Un, tā mēs sagājām kopā, un tad mums bija viena plūsma, otra plūsma. Tagad jau ir 3. un plānojam jau par nākamajiem kursiem. Un tad nākamais solis ir tas, kas būs vēl izaicinošāks, kur mēs nebūsim 2, kur mēs būsim 5, 6 cilvēki, ka mēs jau veidosim mācību platformu. Tas arī viss vēl ir procesā, bet es jūtu, ka kursi ir forša lieta, bet tas arī nav ilgspējīgi, un ir tēmas, kurās es nevaru visu laiku tikai ražot kursus un slaukt no cilvēkiem naudu, lielu naudu. Ja, jo skaidrs, ka man kaut kādā brīdī paliks neinteresanti pārdot kursus par 200 eiro. Un es nevaru tikai sēdēt pie datora un taisīt kursus. Man ir arī kaut kad, man ir arī pašai jāmācās un jāizglītojas, un es gribu ceļot un braukt uz konferencēm un tā tālāk. Tāpēc tas, pie kā mēs strādāsim, ka būs mācību platforma, kurā būs kaut kāda mēneša maksa, bet viņa būs demokrātiska, lai visi var apgūt šīs zināšanas. Jo ne visiem ir tā kapacitāte un vēlme mācīties kursus. Jo arī tā kā ar plūsmām cilvēks nopērk to kursu, bet ir tādi, kas viņu sāk mācīties, tā kā jau kurs ir beidzies. Un tad tev ir tāds jāatbild uz visiem jautājumiem, viņš ir nopircis kursu no tevis.
Jā, ir kaut kādas lietas, kuras noteikti vajag. Bet tas nāk man liekas, ar pieredzi, ka tu saproti, kādi tie gadījumi, kas var gadīties, un tad tu kaut kā izveido to sistēmu, lai pēc iespējas izvairītos no tā, vai brīdinātu cilvēkus, vai atrunātu kaut kādas lietas. Protams, ka tas nāk ar pieredzi. Tas, ko es tev gribēju jautāt, ir pusgadu laikā 3 tās plūsmas. Tas ir kruta. Tas ir daudz. Tā kā parasti cilvēki paliek vienu, tad varbūt ir lielāka pauze. Un tā man tiešām ļoti patīk tas, kāda apgrieziena jums ir. Parunājam varbūt precīzāk par kaut kādām tām, nezinu, ne stratēģijām, bet pārdošana. Tieši kā tu pārdevi pirmo kursu, ko tu iemācījies, kā tu pārdevi otro to plūsmu, ko tu varbūt iemācījies, un kā tas varbūt ir tagad, ko tu iemācījusies. Pirmā plūsma bija reāli zvans tam sarakstam ar cilvēkiem, kuri gribēja vairāk iemācīties. Un tad ar otro un trešo plūsmu mēs izdomājām tā, mums vajag Zoomu uztaisīt kaut kādu pirms kursa. Tad mēs uztaisījām reklāmas kampaņu par to, ka būs bezmaksas Zooms, un tad bezmaksas Zoomā mēs viņu veidojām tā, ka mēs īstenībā ielikām tur, es teiktu, ļoti labas tēmas un labas zināšanas, bet tiem cilvēkiem, kuri negribēja vai nevar atļauties kursu, viņi varēja vienkārši noskatīties to Zoomu un izrakstīt ārā kaut kādus atslēgas frāzes un tad iet un paši mācīties. Tā mēs viņu izveidojām. Webinārs gāja, tur cilvēki uzdeva ļoti daudz jautājumus. Man liekas, pieteicās pirmajam webināram kāda 120 cilvēku. Man liekas, tas ir labi. Tas ir ļoti labi. Ņemot vērā to, jā, jo mēs arī baigo kosmosu nelikām reklāmās, mēs vienkārši gribējām patestēt, kā tas ir strādāt un pārdot kaut ko caur webināru svešai auditorijai. Un brīnumainā kārtā atnāca ļoti daudz svešu cilvēku otrajā plūsmā, tādi, kas nav mani sekotāji, un arī iegādājās pēc tam caur webināru. Jo webinārā bija ļoti, mums bija prezentācija, kamēr mēs tur izrunājām visus jautājumus, beigās pārdošana bija varbūt 5 minūtes. Es neesmu no tiem cilvēkiem, kas kādu cenšas manipulēt, jo es ticu tam, ka ļoti daudz cilvēku izmanto šīs stratēģijas, bet ja cilvēks nav patiesi pieņēmis lēmumu, tad viņš noliks kaut kādā brīdī. Es neatbalstu tādas stratēģijas. Es izstāstu, kas ir kas, nevienam neko neuzbāžos, vienkārši tas maksā tik. Viss. Uz redzēšanos. Webinārs ir beidzies. Tālāk. Tad daudz cilvēku rakstīja, kur var nopirkt un tā. Un to pašu mēs arī izdarījām ar trešo plūsmu. Bet, jo otrajā plūsmā mums bija tikai 4 dienas laika, lai uztaisītu visu to. Tā kā reklāma priekš Zooma gāja 4 dienas. Mēs savācām tos 120 cilvēkus caur tām 4 dienām, kur pieteicās webināram. Un tad trešā plūsma jau bija jau vasara. Un daudz teica, taču neviens nemācās vasarā. Un beigās mums pieteicās arī kaut kādu. Es tagad nezinu, īstenībā tas skaits man jau viss ir sajūts, bet varētu būt kaut 26 cilvēki. Ļoti labi. Un pirmais cilvēks, kurš nopirka, bija vispār cilvēks no Zooma. Viņš nopirka reāli prezentācijas laikā. Viņš vispār man nepazina. Viņš ir pirmais cilvēks, ko tas svešinieks reāli nopērk. No tev liekas tāds, wow, cik interesanti. Un visu. Un tad mēs sapratām, ka visi jābeidz šis viss ar tiem Zoomiem. Jo tas strādā, jo pēc tam vēl man bija tie e-pasti, un tad es vēl sūtīju kaut kādus pāris e-pastus, bet arī ne pārāk uzbāzīgi, vienkārši, tur varbūt reizi nedēļā atgādināju, ka līdz tam un tam datumam varēs iegādāties kursu. Un tad vēl kaut kādi cilvēki nopirka, bet tā stratēģija man ir, es neesmu nekāds beigas masterminds stratēģis, jā, man īstenībā ļoti daudz kas nesanāk. Un es vienkārši, man ienāk kaut ideja prātā, un es vienkārši paņem telefonu, vienkārši uzfilmēju video. Vai arī uzaicinu kādu cilvēku uz interviju, kas mums nostrādāja. Arī bija tas, ka mēs otrajā plūsmā mums bija tiešais saruna, mēs pieaicinājām vienkārši bijušos studentus izstāstīt, ko viņi iemācījās un ieguva. Labprātīgi. Tā. Jau tur. Nē, tas ir ļoti labi, ko bieži vien arī visā pasaules lielie izmanto to, ka viņi pieslēdz tos klientus, jo bieži vien tu vari teikt par to, cik labi ir tavā kursā un cik labi rezultāti, bet tas nestrādā tik, tas nenostrādā tik labi, ja kāds cits to saka, protams, par tevi, kurš ir pie tam vēl samaksājis naudu par to, un kuram neviens nemaksā par to, ka viņš tur ir pieslēdzies tam Zoomam, kurš patiešām tik ļoti apmierināts, ka viņš ir gatavs veltīt savu laiku, lai es dzirdēju, ka tu bija tā laivā pieslēdzies, tā viena sieviete stāstīja, man likās, cik forši, tiešām tik laba pieredze nodrošina, ka cilvēks
pieslēdzās un izstāsta to, kā viņam gāja. Tā kā... Bet cilvēki ir mazliet kūtri ar atsauksmēm. Nu, tā, ja tu viņam personīgi neuzraksti, tad viņš visdrīzāk arī pats tur neieies Google, tur neatstās atsauksmi. Tāpēc tā ir tā lieta, pie kā mums ir, man liekas, Latvijā jāpiestrādā, jo, ja viss ir slikti, mēs noteikti uzrakstīsim atsauksmi. Ja viss ir lieliski, tad viss ir labi, par ko man iespringt pareizi. Nu jā, un es arī vienmēr kaut kā domāju, cilvēki tur neatstāja atsauksmes. Es tā domāju, vai es pēc katras lietas, ko es iegādājos, baigi atstāju atsauksmes un vajag tur, saku, nē, ja man nav kaut kāda papildus motivācija. Un tāpēc bieži vien cilvēkiem iesaku iedot kaut kādu burkānu par to, ka iedot kaut kādu bonusu, kaut kādu motivātoru, lai cilvēks veltītu. Jo tas maksā kaut kāds resurss atstāt atsauksmi, pat ja tu esi priecīgs. Vienalga, tas ir 5 minūtes, 15 minūtes, vienalga, cik tas, bet tas prasa kaut kādu laiku. Un tad citreiz, parasti vienkārši pēc kursa vai pēc kaut kāda produkta pārdošanas es piedāvāju, ka rekur vēl kaut kāds papildus bonus. Dažreiz tā varbūt ir pieejas pagarināšana, tik vienkārši apmaiņā pret to tavu laiku, tavu resursu, lai tu man pateiktu, kā tev gāja. Un tu vari arī pateikt, ka tev nepatika, bet tad vismaz es iegūšu to informāciju un man būs iespēja uzlabot. Tā kā man liekas, tās atsauksmi, nevis vienkārši sēdēt un pasīvi gaidīt, ka kāds tev kaut ko pateiks, kas viņam strādāja, kas viņam nestrādāja, bet iet un meklēt meklēt to atgrieznisko saiti. Man liekas, tas ir viens no svarīgākajām lietām, ko var darīt gan pārdošanai, gan paša produktu uzlabošanai. Un atsaukt ar atsauksmēm tu arī saproti, kā būvēt kursus tālāk, kā viņus uzlabot. Jo, piemēram, tās tēmas, kuras mēs neielikām ievad kursā, jo viņas vienkārši, nevarēja, vienkārši nedrīkstēja likt pirmajā kursā, ja savādāk cilvēkiem uzspridzinātu smadzenes, un viņi negribētu vairs to tālāk mācīties vispār. Mēs attiecīgi tagad esam ieguvuši tās atsauksmes, mēs saprotam, kuras tēmas nav skaidrs, un kuras mēs liksim nākamajā kursā iekšā. Tāpēc arī ir tā atsauksmu diskusija vajadzīga no cilvēkiem. Var arī sazvanīties. Es arī esmu ar cilvēkiem vienkārši, kur ir pabeiguši kursu, un es viņiem vienkārši piedāvāju, hei, vai tev būtu ok, tur vienkārši 15 minūtes zoomā vai telefons vienkārši sazvanīties. Ja cilvēks bijis pie tevis un viņš pie tevis mācījies, bieži vien viņam ir tāda interese, tāpēc, ka viņš var padalīties, kas viņam bija par kādiem izaicinājumiem, un es kā kursa veidotājs viņam varu palīdzēt atrisināt tās lietas, kas viņam nav skaidrs. Tā kā noteikti tas ieteikums no manas puses arī ir. Tas, kas tev gribēju pajautāt vēl, ir tā tēma. Tā tēma ir lielākā daļā ir sveša. Cilvēki, kas to piesako, viņi varbūt neorientējas tajā tēmā, viņi nesaprot, un ir ļoti grūti pārdot kaut ko, ja cilvēks vispār nesaprot, par ko iet runa. Un tad tas jautājums ir tāds, kāda veida saturu vai ko tu komunicēji pirms tu pārdevi, pirms varbūt tās otrās plūsmas. Kas ir tas, kādā veidā tu tik galā varbūt ar kaut kādiem, tavu jomu ir ļoti daudz visādi mīti, aizspriedumi, neskaidrības. Kā tu skaties uz šo te saturu veidošanu un auditorijas izglītošanu? Es vienkārši pateicu to, ka šī tēma ir jāzina visiem. Ja tā pavisam godīgi, tad šīs 24. un 25. gads būs ļoti interesanti gadi tieši decentralizētās finansēs, kriptovalūtās, jo šī vairs nav nekāda tabū tēma, tā vairs nav palākā zona, kāpēc, jo ļoti daudz institucionālās naudas plūst iekšā kriptovalūtās. BlackRocks, uzņēmums, kuru pārvaldībā ir 10 triljoni, tā ir kosmosa nauda, viņiem pieder, var teikt, visa pasaule. Šādi uzņēmumi, kā, JP Morgan, pirms 4 gadiem teica, ka tas viss ir sūds, tas nestrādā, tu krāpnieku biznesu, tagad viņi paši reāli iegulda šajā jomā. Un ļoti daudz institucionālās naudas nāk iekšā, tiek veidot ETF, jo fondi patiešo nevar ieguldīt bitcoinā vai kriptovalūtās, viņiem ir jābūt exchange traded kaut kādam finanšu instrumentam, ko viņi var piedāvāt saviem klientiem savu biržu, lai tā kā nodrošinātu tur likviditāti, blā, blā, blā. Lūk, un līdz ar to tās vairs nav nekādas spēles. Tas ir ļoti nopietni. Un, protams, mēs visi būtu priecīgi, ja mēs nopirktu bitcoinu pa $1, bet tie laiki ir garām, taču es uzskatu, ka ir citas iespējas. Un tāpēc, kā ir cilvēki, kur iegulda akcijās, es akcijās vairs neieguldu, jo es ieguldu kriptovalūtās, jo tās arī ir sava veida akcijas. Un es esmu izvēlējušies, kurās lietās
kuras lietas strādā man, kuras es saprotu, un es uzskatu, ka, ja jau ir pasaulē pensiju fondi, kur iegūt kriptovalūtās, un, protams, Latvijā tas šeit notiks vēl pēc 10 gadiem, ja vispār notiks, bet mums nav jāskatās, ko dara Latvija, mums jāskatās, kas notiek globāli, tad kāpēc to nedarīt vienkārši? Jo es uzskatu, ka ir jābūt diversifikācijai, jebkurā dzīves jomā, ieguldījumos, tavā biznesā, ja tu esi sava biznesa seja, tev ir personīgais zīmols, pat tad, ja tev ir vēl 5 citi ienākuma avoti savā biznesā, ja tev uzkrīt ķieģelis uz galvas, tad tev vairs nav biznesa, un visi tev tie 5 ienākuma avoti aiziet līdz ar tevi. Un tu nevari tā dzīvot mūžīgi. Un jāveido ir jebkurā lietā, ko tu dari sistēmas. Vai tā ir privātā dzīve, vai tas ir bizness, vai tie ir ieguldījumi. Un nevar tikai vienā virzienā skatīties. Un ir jābūt tādam plašākam redzeslokam. Un pats galvenais ir tas, par ko iestājas vispār decentralizētas finanses, ir par to, ka nauda mainas savu formu. Un arī klasiskā finanšu pasaule, viņa mums ir vajadzīga, bez viņas mēs nevaram, bet ir ļoti daudz caurumu tajā visā. Un es gribu caur to kursu, kas arī ir īstenībā moduls kursā, par to, par visām šīm tēmām. Ka jābūt ir diversifikācijai. Un tā kā es to tev tagad stāstu, tā es arī to stāstu saviem skatītājiem, sekotājiem un tā tālāk. Un cilvēki, tie, kuri pavalkās uz to, viņi pavalkās. Man jau nevajag visus 1000 īstos fanus. Jā. Jautājums tev, tagad atskatoties, piemēram, tu bijuši tās 3 plūsmas, vai ir kaut kādas, es mēģinu atrast varbūt kaut kādas lietas, kur cilvēks, kurš, piemēram, tagad tikai sāk, kaut kādas lietas, kuras tu tagad atskatoties jau no šī pusgada pieredzes, ko tu būtu darījis pavisam citādāk, un ko tu, mērķis aiztaupīt tiem, kas varbūt gatavojas tagad palaist savu pirmo kursu vai pirmo produktu, kaut kādas lietas aiztaupīt, kas tev varbūt tagad, tas varbūt, pats nevajadzēja tā darīt. Vai tev bija kaut kas tāds? Jā, pārāk ilgi marinēt uz tām tehniskajām lietām. Jo, patiesībā pirmo kursu var ierakstīt Zoomā. Jā. Nav vajadzīgas dārgas platformas, jo kas man mazliet uzspridzināja smadzenes, bija tas, ja es tagad pērku kaut kādu platformu, tad man par viņu ir visu laiku jāmaksā. Jā. Tas nozīmē to, ka ja man mēnesī ir jādod par kaut ko 50 eiro, man beidzās kursa plūsma, kas ir 2-3 nedēļas, tad es turpinu vēl 11 mēnešus maksāt par kaut ko es varbūt neizmantoju. Ir platformas, kā piemēram Thinkific, kur pirmais kurs ir bez maksas. Jā. Pēc tam uzstājas, nezinu, tur uz vīru vārdu nākamo kursu. Es neiesaku to darīt, bet vienkārši cenšaties vienmēr ar pēc iespējas mazākiem izdevumiem kaut ko uzbūvēt un pārbaudīt, vai tas strādā. Jo arī es uzbūvēju savu pirmo tādu kā pensiju fondu kursu. Jā. Man liekas, ka baigi foršā tēma. Es uztaisīju, un es viņu patestēju. Es sapratu, ka ja man vēl ir tas visu laiku jāreklamē, tad man tas neatmaksājās. Un es to vienkārši balīgi testēju ciet. Bet man tas īsti neko nemaksāja, jo es vienkārši paņēmu un nofilmēju to visu ar savu telefonu. Es sarakstīju kaut kādus tur PDF failus, un es viņu uztaisīju ļoti tādu, priekš tās cenas, man likās, ka ir baigi ok. Ja teiksim, līdz 50 eiro, ja tev ir kaut kāda meistarklase, kas ir 2,5 stundas, tas ir ļoti normāli, un to nevajag ieguldīt 1000 eiro kursos, kuriem tu pat nezini, vai viņi vēl strādās. Man liekas, ka mūsdienās ir rīktīgi daudz vieglāk ir testēt kaut kādus biznesus, jo agrāk, piemēram, vienalga, ka tu kaut ko ražoji, tev vajadzēja uzreiz nopirkt fabriku. Tur nopirkt kaut kādu iekārtu, un tad, tāds liels investīcijas parasti bija pirms tu vispār zināji, vai strādās vai nestrādās. Man liekas, tas, ka mūsdienās pat pirms tu taisi kaut kādu kursu materiālus, tu vari uztaisīt ļoti vienkārši, vai Instagramā ielikt, vai aptauju un pajautāt cilvēkiem, kuram varētu tas interesēt, lai viņi tev atsūta savu e-pastu vai uzrakst vienkārši ziņu, ka viņiem tas interesē. Tas jau tāds pats vienkāršākais, vai uztaisīt tādu landing page, tādu piezīmēšanās lapu, kur cilvēki var ielikt savu e-pasta adresi, ja viņiem interesē tā konkrētā tēma. Un ja tu redzi, ka tu ieliec un cilvēki redz, bet neviens nepierakstās, tad ir maza iespēja, ka kāds vēl dos tev savu naudu arī par to. Un tā ir viena no lielākajām. Tagad mazāk, iespējams, tāpēc, ka es visu laiku tikai to skandēju, bet agrāk bija tā, ka es redzēju daudz cilvēku, kuri patiešām ieguldīja ļoti daudz laika, ļoti daudz savus resursus, uztaisīja kaut ko. 5000 eiro iegulda kursos. Palaida, un ir viens pirkums, 2 pirkumi,
un tad ir klusums. Un tā, es runāju ar tiem cilvēkiem, un tā bezspēcības sajūta, ka tu saproti, cik daudz tu esi ieguldījis visā tādā. Un viens ir, varbūt, nauda varbūt retāk ir ieguldīt, bet tas emocionālais, tā piesaista laiks, enerģija, un tad ir iestājās tāda, ko man tagad darīt. Un bieži vien atbilde ir, var mēģināt kaut kā citādāk viņu iepakot to pašu vai citā, bet dažreiz ir tā, ka nevienam nevajag tas, kas ir uztaisīts. Tāpēc man liekas, ka vajag forši, ka tu taisīji to kursu, jo tu zināji, ka taviem esošajiem klientiem tas kurs ir nepieciešams. Un tas, man liekas, ir viens no labākajiem labākajiem iemesliem, kāpēc vispār kaut ko taisīt. Ja tu zini, kur ir cilvēki, viņiem vajag palīdzību, man ir risinājums, es uztaisu viņiem risinājumu. Un tas ir, laba biznesa pamatā. Cilvēks, kuram ir vajadzība, kuram ir kaut kāda problēma, tu viņam palīdz atrisināt to problēmu, un tur ir biznesa kaut kādā ziņā, ja tu vari palīdzēt. Tā kā man liekas, ka forši tas, ko jūs izdarījāt, un tas, ko es tev gribēju pajautāt, varbūt tojoties noslēgumam, vai ir kaut kādas, nezinu, lietas, tu teici, ka neinvestē tur tādās platformās, vai ir kaut kādas, nezinu, vai investīcijas, vai kaut kādas lietas, ko tu ieteiktu cilvēkiem darīt, varbūt kaut kas cits, ko tu neieteiktu darīt, ja viņi ir tādā līdzīgā situācijā, kā bija tu, un viņi jūt, ka viņi grib kaut ko uztaisīt, piemēram. Pirmkārt, iziet kursus pie Anda par to, kā taisīt kursus, jo, manuprāt, ļoti daudz, kas man salikās pa plauktiem. Mans ceļš uz kursu veidošanu noteikti būtu garāks. Jo, protams, visu var atrast internetā, bet to es arī bieži vien dzirdu par saviem kursiem, tā visu var iemācīties internetā. Jā, visu var iemācīties internetā. Tikai jautājums, kāpēc visi vēl nav miljonāri. Un es uzskatu, ja tev ir daudz brīva laika, tad tu vari mācīties visu internetā. Ja tev ir daudz brīva laika, tad tev nebūs naudas, ko ieguldīt. Tātad tas ir tā kā koks ar diviem galiem. Un tas, ko es ieteiktu, vajag neiespringt uz kaut kādiem trakajiem mikrofoniem, tas nav vajadzīgs. Var parastu mazu mikrofoniņu nopirkt. Man gan ir podkāstu mikrofons, jo man ir arī savs podkāsts, tāpēc man ir tā kā krutāka aparatūra, bet Ivaram nav, viņš vienkārši ieraksta video Loomā vai Zoomā mēs ierakstam, jo mums ir arī reizi nedēļā tā kā Q&A sesijas, līdzīgi kā tev, ko mēs no tas arī pašpakojām. Kad kurs ir ierakstīts, bet ir iespēja tā kā ar mums arī satikties Zoomā. Un, tā aparatūra nav vajadzīga dārga, nav vajadzīgs jauns dators. Es zinu cilvēks, kurš filmē kursus pat no telefona. Tā kā nevajag iespringt startā uz kaut kādām lielām, uz ko varbūt var iespringt, kur drīzāk novirzīt finanses ir. Un kas bija mana kļūda, ka pietiekami mazu laiku es veltīju tieši tā kā, tam launčam. Jo tam arī ir jāvelta laiks. Nevar būt tā, ka pēkšņi tu iet tagad storijā, rītdien beidzās pieteikšanās maniem kursiem. Tad cilvēkiem ir tāds, es vispār nepamanīju, jo algoritms jau nestrādā tā, ka visi tev 5000 sekotāji tevi redz. Un redz tieši to storiju. Tā kā es pat teiktu, ka launčam var pat veltīt kaut kādu mierīgi. Es jau tagad domāju, ka mēs augusta beigās laidīsim nākamo plūsmu, bet iespējams mazliet savādākā formātā. Un es jau tagad par to sākšu runāt, lai sagatavotu cilvēkus tam, ka kaut kas tāds būs, vai sāc krāt naudu, vai rēķinies, ka būs tāda iespēja, un lai cilvēks morāli tam sagatavojas. Jo nopirkt kursu, tam ir jāsagatavojas, jo viens ir par to samaksāt, otrs ir arī viņu reāli viņā iedziļināties un viņu pabeigt. Tā kā vairāk varbūt pakoncentrēties uz tādām, varbūt pat kādu maksas reklāmu var palaist. Izveidot kādu webināru, kurā tu tā kā iepazīstini ar sevi, jo ļoti daudz cilvēki jau nepazīst mani. Pat tiem cilvēkiem, kam ir 20-30 tūkstoši sekotāji, nav tā, ka viņiem ar kameru pīli skrien pakaļ un ka viņi ir tik šausmīgi atpazīstami. Un viņiem pat ir tā, ka, ja tā parēķina, es zinu tagad vienu statistiku vienai dāmai, kurai virs 10,000 sekotājiem, viņai bija nesen kurs, viņai tikai kādi 50 cilvēki pieteicās. Un man likās, wow, ja man ir tur Instagramā kaut kādi 2,8 sekotāji, un man piesakās neiespringstot bez kaut kādiem e-pastu mārketingiem 25 cilvēki, te jau kaut kam ir jābūt, jā. Tāpēc, vairāk varbūt veltīt finanses, ja tādas ir, un varbūt uz kādu Zoomu, izveidot kaut kādu Zoom, kurā, piemēram, mēs nopirkām uz 2 mēnešiem to Zoom webināru licenci, kas bija ekstra, un tad mēs dabūjām tos cilvēku e-pastus.
Varbūt tas nav lētākais veids, kā dabūt cilvēku e-pastus. Ja? Vēl, protams, var vēl lētāk to darīt, ka tu savos storijos un sociālajos tīklos pastāsti, ka tāda lieta būs, ieliec kaut kādu super vienkāršu Google formu un vienkārši pajautā, vai tev būtu interesi atstāt savus detaļas šeit. Ja? Ir ļoti daudz veidu, kā pēc tam ar tiem cilvēkiem sazināties. Vienkārši mazāk iespringt uz dārgām ierīcēm, tehnoloģijām, apiem, datiem un vēl sazinu ko, bet vairāk varbūt veltīt laiku pat konsultācijām, kaut kādiem kursiem, piemēram, konsultācija pie tevis vai konsultācija, piemēram, pie Evitas Astičas par to, kā taisīt smukas prezentācijas un tā tālāk. Tas ir tas, ko es no tā visu paņēmu, principā. Jā. Nu labi. Kur cilvēki, ja cilvēki grib viens vispār pamācīties varbūt vairāk arī par finansēm, personīgām finansēm, par investēšanu, un otrs arī par taviem kursiem un par tavu jauno komunas platformu, kas top, kurā vietā vislabāk tev piesakot vai saņemt informāciju? Visaktīvākais esmu Instagramā un TikTokā, bet brīdī TikTokā ir ļoti daudz Leldas Matros. Fake konti, jā, tā kā ar to uzmanīgi, tad TikTokā esmu Lelda.matroza, bez nekādiem cipariem un apakšsvītrām. Man ir gandrīz 4100 sekotāji šobrīd tur. Un Instagramā es esmu Lelda Matroza bez punktiem. Un tur man ir kaut kādi 2,7 laikam vai 8000 sekotāji. Viņi mainās, jo tik līdz kā es aizbraucu kādā ceļā, man atsako veselu čupru cilvēkiem. Nezinu, kāpēc. Kaut kas dīvains, bet jā. Un, protams, kaut kāda e-pasta, jā. Un man ir podcasts, ja kādam interesē. Savās sarunas par naudu, kas nav īpaši aktīvs, jo tas ir forša lieta, ko darīt. Man prieks, ka tev ir tāda studija, bet no manis tas ir paņem ļoti daudz šobrīd. Tāds dārgs hobijs tev. Dārgs hobijs, jā. Kāds spēlē golfu, es tur ņemos ar podcastu. Tā sanāk, jā. Tāpēc, jā, bet var piesakot, var uzrakstīt man, pajautāt kaut kādus jautājumus. Jo bieži vien arī cilvēki saka, es gribu kaut ko no tevis nopirkt, un tad es saku, šīs tās lietas, kurām es tev varu palīdzēt, un tāpēc es vienmēr saku, nāciet pie manis. Pirmā konsultācija ir bez maksas, jo iespējams, ka tu esi 5 minūtes atpakaļ tikai šai tēmai pievērsies. Tu nezini, ko tu no manis vari paņemt, un ja es pasaku, ko es tev varu piedāvāt, kā es tev varu palīdzēt. Ja tas nav tas, ko tev vajag, tad es zinu cilvēkus industrijā, kuri var tev palīdzēt. Un es ir ļoti godīgi pasaku, es tev nevaru palīdzēt. Tev var palīdzēt, nezinu, Alīna Zela vai tev var palīdzēt Egija Veisa. Tas vienkārši nav mans lauciņš, jo mans fokus ir, man patīk ieguldīt, man patīk saprast, kur ieguldīt, kuras ir labas industrijas, man patīk veidot biznesu, man patīk domāt, kā tu savā biznesā var nopelnīt vairāk, bet es neesmu grāmatvedis, man ir riebas Excel, Ivaram patīk Excel. Mēs jau nolēmām, ka viņš būs finanšu direktors, es būšu CEO of everything else, jā, bet nekādas Exceļus man lūdzu. Tā kā jā, katram ir kaut kādas savas stiprās puses. Nē, tev stiprā puse noteikti ir komunikācija. Tev ļoti labi sanāk, un man patīk arī tas, kā tu veido visu. Instagramā kā saturs viņš ir par tādu sarežģītu, daudziem varbūt nesaprotamu tēmā, bet tev tas viss sanāks tāds salīdzinoši tādā forši tāds savs stiliņš, ļoti cilvēcīgi un ļoti relatable, saprotam, par sarežģītām tēmām saprotam sanāk. Jā. Paldies tev! Paldies tev, ka veltīji laiku, un es zinu jau, es tā kā gaidīšu, es gribēšu redzēt, kā jums iet ar tiem nākamajiem produktiem, kurus tu ar kolēģiem veidos, to jauno komunas produktu, fingers crossed, un es tev noteikti uzaicināšu, es gribēšu dzirdēt tavu pieredzi šajā jomā, tā kā paldies, ka tu super, paldies tev. Te atkal es ceru, ka tev šī saruna likās tikpat noderīga kā man. Ja tā bija, tad lūdzu padalies ar to tālāk. Ja tu zini kādu savus jomas ekspertu, coachu vai kursu veidotāju, kurš vēlas attīstīt savu biznesu online virzienā, lūdzu aizsūti viņam vai viņai šo sarunu. Tādā veidā tu palīdzēsi gan šim cilvēkam, gan man. Paldies tev un uz tikšanos nākamajās sarunās!